Dakstiņu jumti dibināts 2009. gadā. Sākotnējais uzņēmuma darbības mērķis bija tirgot jumtu segumus un to aksesuārus. Vēlāk arī pārgājām jau uz to jumtu montāžu un vispārējo, kas ir nepieciešams, lai realizētu šos notirgotos jumtu segumus. Tad, paplašinoties tālāk darbībai, sākām nodarboties ar vispār celtniecisko darbu, būvniecību. Tas ir sākot no pamatiem līdz atslēgai, veicām pilnu ciklu māju būvniecību. Uz ražošanu esam pārgājuši kā 3 gadu atpakaļ, praktiski tikai uz jumtu kopņu ražošanu. Visu šo 15 gadu laikā mēs neesam sēdējuši uz vietas, visu laiku esam attīstījušies, domājuši. Vēlāk arī tad sapratām, kad ir jāiet vēl tālāk un tā ražošana ir jāņem klāt, jo tas būvniecības process ir tas ražošana. No paši sev ražojam priekš saviem objektiem izējuma materiālus un esam konkrēti spējīgāki, tāpēc arī tas bija tāds likumsakarīgs solis, ka tas ir jādara. Par konektoru tehnoloģiju es jau zināju sen. Principā 10 gadu atpakaļ es sāku par to intensīvi domāt un mērķiecīgi pielāgot ražošanas šie noliktavas telpā, pielāgot ražošanai, lai mēs varētu sākt ražot kopnes. Kad mēs bijām jau pielāgojuši telpas, tad mēs sākām arī vairāk interesēties par to, kādu iekārtu liksim iekšā, cik jaudīgi un tā tālāk. Un tur mēs arī sazinājāmies ar Mitek pārstāvu, kurš mums arī piedāvāja vienu variantu iegādāties. Tas mums apmierināja, mums patika viss tas, kad ir visi kompleksi, ir plāksnes, ir programma, ir viss tā projektēšana. Sākotnēji atviegloja mūsu investīcijas. Ar kopnēm sākām nodarboties tam dēļ, kad tas likās tāds tuvāks mūsu darbībai, arī nosaukumu uzņēmumam, Dakstiņu jumti. Kā redzam, tas ir arī aizgājis, viss ir ļoti labi. No būvniecības pieredzes arī ar jumtiem ņemoties šos daudzos gadus jūtos drošāk. Nākamais solis jau bija mums domāt, kā šīs kopņu projekts realizēt lielākus, saskaņotākus ar pasūtītāju šobrīd vēlmes un viss pārējais ir mainīgs. Klientiem ir ļoti daudz visādas tādas idejas, kur konstruktīvi ar plikām kopnēm tas nebūtu izdarāms. Tādēļ šobrīd integrējot iekšā šīs Posī Joist-Cs ir atvērtāki projekti pieejami, iespējas. Ņemam vērā arī, kad Latvijas būvniecības normatīvi mainās un ir nepieciešami iekļaut inženieru komunikācijas. Tātad tās visas ir komplektā iespējams realizēt. Posī Joist-Cs ir produkts, ar kuru ir iespējams realizēt tos projektus ātri un viņi ir viegli realizējami. Nav nepieciešams būvtehnikas milzīgas, lai to visu objektā pēc tam arī no ražotnes uz objektu un tā tālāk. Viņš daudz neaizņem vietas, nav liels svars un tā ir būvniecības nākotnē. Laika ekonomija, kas ir salīdzinoši dārga komponenta visā procesā. Arī visi, kaut vai mēs skatāmies katru to procesu, ražošana, piegāde, montāža, tur viss tiek samazināts, optimizēts, kas iekonomēs ļoti daudz līdzekļus un arī nepieciešams ir krietni mazāk izējuma materiāls. Kokmateriāls, daba tiks pasargāta vairāk. Mans aicinājums nozares kolēģiem būtu integrēt šo tehnoloģiju projektos, kā rezultātā mēs ekonomējam laiku, cilvēku resursus un izmaksas.